Jūlija Puķe. Un Emīlija. Emīlijā! Tas ir reāli manā settingā. Šis ir mans make-up sets. Jā. Viņa mani uzkrāsas, un es runāšu pie vīrs. Es runāšu viņu, ka muļķības, jo es neko nezinu par make-up. Šis nebūs tutorials, šis būs, kā nevajag runāt par make-upu. Ko? Nē. No kurienes šie? No dragām? Nē, šis ir Niks. Mēs jau sākam ar kur uzectiņās, uzecīs smukās, viņa krāso ar paletīti foršu un brašiņu. Sorry, ka man angļu valoda jaucās ar latviški jazika, nezinu, ok, labi. Tātad rekur viņa ar šito te ādu liek man virsū un blendo, lai izskatās pēc manas ādas. Saprotiet, ko es domāju? Ka jā. Un viņa blendo un tik blendo arī, lai izskatās totāli pēc manas ādas un ar būtību blenderīt vēl. Rekur primerītis, lai man ir primota seiņa, arī uz plakstiņiem. Tad šito krāsiņu izmantosim uz acīm. Un viņi tā smuki, viņu ieliek tā picikapūķīklās. Tā, ja? Tā apmēram tas izklausījās dzīvē, ja jūs domājāt, varbūt, kā tas izklausās dzīvojā. Un es jums tikko pateicu. Bet jā, viņa tur liek krāsiņas virsū vairākas, viņa lika no tās paletītes. Acuānu paletes. Rekur šī acuāna palete ļoti ilgi nokalpojas, bet šīs smukās krāsiņas ir tiešām ļoti smukas. Bet jā, tad viņa iet ar tādiem rozīgiem toņiem uz manas acis. Ziedošs ziediņš. Bet jā, es smaržoju, jo man ļoti patīk. Blend. Bārda. Šito krāsiņu izmantosim, jā. Viņa liek tā kā stūrīšos, lai būtu labāks efekts. Neprasiet man, kāpēc labāko efektu, nezinu, ko vispār tu muldi, bet es zinu, ko es muldu. Tagad viņa ieliek vēl tādu gaišu tonīti iekšā manos, tur iekšā, lai izskatās atvērtākas acstiņas un lai es izskatītos, ka es neesmu gulējusi, nevis neesmu, jā. Vispār man neizdodas nemaz tik slikti, man likās, man izdosies sliktāk, bet, Viņai ir talants. Ja jums vajag make-upu, zvaniet viņai. Jā, un skrops tas bija diezgan nepatīkams pasākums. Spiežiet īkšķīt uz augšu, ja jūs esat ļoti lepni par mani, ka es to paveicu. Jo tas bija tiešām ļoti grūti. Tad viņa dara šito te vēl, blendo atkal. Tagad viņa liek man ādu virsū un arī izblendo ādu, lai viņa ir tāda vienā tonītī. Tonālais viņu sauc? Laikam man liekas tonālai. Man patīk runāties, var redzēt. Tagad viņi ar to tonālo arī man uztaisa lielas acis ar šitā te, jūs gaišas lielas aciņas dabūsiet. Vienmēr vajag izcelt tās acis. Es nezinu, kāpēc, bet vienmēr cilvēki grib izcelt tās acis. Jo bez acīm jūs neredzat, saprotiet? Un atkal ar blenderīti, lai visu izblendo. Cilvēki arī varbūt to sauc par švāmīti, bet es to sauc par būtību blenderi. Tagad tūplāns, jo man gribējās. Šprits. Atkal blend. Bronzerītis, lai man izstāst, ka man ir tumšāka, lai tāda iebronzētākā ādiņa vai dažos, lai kontūras izskatītos izteiktāks, vai es nezinu. Neprasiet man, neesmu ģēnijs make-upiņā. Ejiet prasiet Emīlijai. Tad viņi kaut ko vēl tur dara. Tad rekur uzecu gēles, lai viņas tādas turīgas būtu. Atkal šprits. Šis arī bija nedaudz briesmīgi, jo man bija bail, ka viņi man izbakstīs acis, bet es to paveicu. Viņa liek to acu ēnu, kuru viņa rādīja no sākuma. Viņa man liek zem actiņām, lai man būtu visur rozā. Tad atkal skrops tuša. Citreiz vajag pabakstīt actiņas. Tad viņa tā baiga labi krāsoja man lūpas ar tādu smuku, sarkanīgu toni. Smukiņš, točnā. Un ir pabeigts. Wow! Paldies, Emīlija! Paldies! Nē, vēl nav. Blašiņš. Kā tas sauc? Vaigu sārtums. Atcerējos. Paldies, Emīlija! Sekojiet šai skaistai personai.
ka es tev neizvēju, ko make-up. Nē, mans make-up šī man tevis. Bet jā, sakojiet viņai, mēs uztaisījām arī video viņas kanālā. Noteikti noskatieties to video. Jā. Un jā, paldies, ka noskatījies šo video. Neaizmirst nosties like, kā arī subscribe, komentē apakšā video, ja man nav ideja. Tā!